Mēs iegādājāmies šo zemi. Mums bija tik daudz naudas, kad varējām nopirkt. Vairāk nekā mums nebija. Mums bija pazīstams arhitekts, kurš pa pašizmaksu mums uztaisīja projektu. Mēs sākām būvēt, mums nebija nauda mūriem. Es redzu, ka viņam arī tas redzējums. Viņš tāds, cik tev pietrūkst? Es saku, kaut 170, 180 tūkstoši. Un viņš man saka, es tev iedošu. Un es domāju, kā? Man tulīt būs nauda, lai uzcelt. Un tā Armands mums sāka investēt. Un tā mēs uzcēlām pirmo un otro un trešo. Līdz ar bērniņu piedzimšanu vīram bija vairāki objekti. Es biju mājās ar tikko piedzimušu mazuli. Viņš ļoti bieži negulēja naktī. Un man bija sajūta, ka vīrs agri no rīta pamostās, dodas uz darbu, vakarā ieskrien nomet somu, skrien uz mūsu mājas būvniecību, atgriežas noguris. Un man liekas, ka mēs no marta līdz decembrim ļoti maz pavadījām kopā kā ģimene. Es esmu tik ļoti nogurusi, es neesmu naktīs gulējusi, es nesaprotu, kā ar to bēbi tik galā. Šis viss ir pa daudz. Vienā brīdī bija ļoti grūti izturēt to. Kā es uz to visu skatījos? Kā tu uz visu to skatījies? Sveicināti, dārgais klausītāji! Mans vārds ir Līga Granda. Mans vārds ir Gvido Grants. Un mēs kopā vedam uzņēmumu Galgā būve. Un šis podcasts saucas Pamati, kur mēs runājam par drošas un ilgtspējīgas ģimenes mājas būvniecību. No pamatiem līdz sirdsmieram. Šodien mēs pārunāsim par to, kā mēs uzcēlām svarīgāko māju karjerā un dzīvē, par mūsu ģimenes māju. Paskatīsimies, kas slēpjas aiz mīta, ka sieva ar vīru nevar būvēt biznesu kopā. Gvido, mēs uzbūvējām savu māju mazāk kā gada laikā. Es atceros 2020. Gada rudenī mēs izzāģējām uz savas zemes kokus. Tu izraki būvbedri, un decembrī mums jau bija pamati. Mūs pārsteidza dziļa ziema, un būvniecību varējām atsākt martā. Bet jau 2021. Gada decembrī mēs ievācāmies. Toreiz mēs bijām ar 2 bērniem, 8 mēnešus vecu mazuli un 6 gadus jaunu meitu, un svinējām savus Ziemassvētkus. Kā mēs to izdarījām, kā mēs to paveicām, ko mēs iemācījāmies paši par sevi, par māju būvniecību un biznesu. Bet varbūt īsāk jāsāk ar ievadu. Gvido, kas ir Galgā būve? Galgā būve ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojās ar ciemata attīstību, ar mūru māju būvniecību. Un tieši kā ciemata attīstītāji mēs esam sākuši pastāvēt tieši veidojot arī mūsu ģimenes sākumu. Sākās mūsu ģimenes sākums un sākās arī ciemata attīstītāja sākums. Un mums sanāca ļoti interesanti, ka mēs vienlaicīgi sākām būvēt 2 pamatus, gan kā ciemata attīstītāji, gan kā mūsu ģimene. Jā, tu pareizi saki, Galgā būves stāsts sākās līdz ar mūsu ģimenes stāstu. Mēs apprecējāmies 2020. Gada 25. jūlijā. Pirms kāzām jau bijām nopirkuši zemi, un pēc kāzām jau sākām mājas projektēšanu. Es visu laiku staigāju apkārt. Tas bija tāds, pirms mēs iepazināmies, es teicu, es noteikti, man būs vīrs, ar kuru es būvēšu māju kopā, ar kuru es augšu kopā, ir iespējams veidošu biznesu. Bet tu savukārt staigāji un teici, ka tu būvēsi savai ģimenei māju. Es staigāju riņķī un stāstīju visiem, ka es būvēšu savai ģimenei māju, labāko māju, milzīgu māju, jo man bija baigā pieredze. Es kaut kādu laiku posmu savā dzīvē, pāris gadus biju padzīvojis muižā. Un man bija tas priekšstats, ka es savai ģimenei arī gribētu tādu kaut kādu tādu stilu ieturēt kā muižā, kur ir korpus, kurā guļ, kur ir korpus, kurā ēd un varbūt kopā un baudīt kopā brīžus. Un man bija radies tas priekšstats, ka es savu māju arī tādu gribētu. Un tā arī sākās. Es meklēju zemi. Es zināju, ka es gribu pierīgā, ka tas nebūs iekšā Rīgā, tas nebūs centrā. Pirmām kārtām tas bija gan finansiāli svarīgs punkts, un sāku ar to, ka braukāju pa Pierīgas reģioniem un ap Rīgu 20-30 minūšu rādījusā un meklēju īpašumus. Un pagāja kaut kādi
2-3 mēneši, kad es nonācu pie šī ciemata, kurā mēs šobrīd dzīvojam, Sūnupēs. Un pirmo reizi es šajā ciematā iebraucu vispār pa otru pusi iekšā. Man navigācija izrādīja caur mežu. Un es iebraucu iekšā šajā ciematā un es domāju, nu tas sīkums. Man jau pašā sākumā patika šeit. Viss te bija mežs, te bija kluss, te putniņš vienāja. Tas bija tāds pavasara posms, līdzīgi kā šobrīd, bet jau lapiņas nāca ārā un tik romantisks šeit viss riņķī likās un skaists un tauriņi lidot zeltenīgi tādi. Vienkārši es izkāpu ārā, šī ir īstā vieta, man tas pirmais ir. Un es skatījos no sākuma tai pusē zemes, kas ir šeit Sūnupēs uz Vasaras ielu. Es staigāju, tad izstaigāju cauri un sapratu, šitien būs. Es sazvanīju arhitektu, zeme vēl nebija iegādājies. Es sazvanīju arhitektu, es saku, Klau, man ir zeme, kur man ir plāns pirkt, un man ir vajadzīgs projekts. Un sākām domāt par redzējumu. Es arhitektam teicu to savu muižu stāstu nedaudz, un viņš man sāka sūtīt dažādas piemēras, dažādas uzmetumus. Un tā soli pa solim mēs nonācam līdz šim L-veida tipa mājai. Un es pieņēmu lēmumu, ka šīs būs tas īstais, kas būtu mūsu ģimenei. Es zinu, ka es tev rādīju, bet tu tā diezgan virspusēji uz tām lietām tajā laikā vēl tā skatījies. Bet tas nebija ne pluss, ne mīnus, bet es turpināju pie šī projekta izvēles, strādāju ar arhitektu. Viņš man saka, atsūta man topogrāfiju, atsūta man robežu plāns, atsūta man visas šīs lietas. Es viņam saku, bet zini kā, Jāni, tā zeme vēl nav manā īpašumā. Viņa vēl nav man, bet es ticu, man ir dziļa pārliecība sirdī, ka es tulītās pārdošu savu kādu citu īpašumu, kas man bija iesākts, un nopirku šo zemi. Un patiesība bija tāda, kad viņš sāka projektēt šeit jau visu, lika jau uz topogrāfiju veco, lika virsū, kur atradīsies māja, visi izkārtojumi, un zeme vēl nebija nopirkta, kad projekts jau bija liela daļa jau izstrādāts. Un tad, kad mēs apprecējāmies, mēs tieši uz dažas dienas pēc kāzām, mēs šo zemi nopirkām. Jo bija nopirkts mans tas īpašums, mēs nopirkām uzreiz šo zemi, un uz kāzām mums sadāvināja naudu, un mēs varējām sākt likt šai ne tikai mūsu dzīvei pamats, bet sākām likt pamats arī šai mājai. Jā, es man liekas, atceros, es vēl kavējos atmiņās par tiem tauriņiem, kas lidoja pa mūsu zemi. Mūsu zeme bija meža zeme. Tā tiešām bija ļoti skaista. Un es atceros, man bija atsūtījis tādu video, kur tu stāstīji, kur mums būs māja, un tu izrādīji zemi. Tajā bija redzami priežu koki, un tiešām viss zaļš un skaists apkārt. Un tad tu pagriezi kameru uz kaimiņu māju, un tad tu redzēji, mums būs kaut kas līdzīgs, mums būs kā parkā. Un tik tiešām mums šodien šeit ir kā parkā. Jā, es attiecībās iegāju, man bija meitiņa, un es tā skatījos diezgan skeptiski. Jā, te viss ir zaļš un tiešām skaists un droša vide priekš bērniem, bet es jau pie sevis domāju, tā man ir jāvadā meita. Bet, labi, paskatīsimies. Jo man jau bija pieredze, es dzīvoju pati Salaspilī, un es jau vadāju no Salaspils uz Juglu savu meitu uz dārziņu. Tad es domāju, labi, 5-10 minūtes vairāk, nekas, būs labi. Šai pusē, kas ir starp Ķekalu, Baldoni, šis posms, tagad ir visi jaunie ceļi sabūvēti. Es varu iebraukt Rīgā, jebkurā pusē, principā no 25 līdz 40 minūtu robežās, es tiešām varu iebraukt Rīgā, jebkurā pusē no šī punkta. Vidēji mēs bērnus vedam uz skolu 25-30 minūtes. Tie, kas dzīvo Rīgā, viņi tāpat no rajona līdz rajonam brauc 20-25 minūtes. Man gribās atgriezties pie mūsu projekta.
Tik tiešām es projektēšanā nepiedalījos. Es biju tikko apprecējusies ar tevi. Es zināju, ka tu esi būvnieks. Mēs vēl nebijām īsti pazīstami, jo mēs tik ātri to izdarījām. Es pildināju tev pēc 5 mēnešiem pazīšanas un vēl pēc 5-6 apprecējāmies. Man liekas, tas ir nedaudz vairāk par gadu pazīstami. Jā, mēs bijām gadu pazīstami principā. Es zināju to, ka tev ir laba sirds, un es domāju, man ar to pietiek. Labi, māja, jo mēs, protams, jau bijām izgājuši lielam posmam kāzu organizēšanas procesu, un es jau zināju, kāds ir mūsu iespējas, un man kā sievietei, es nezinu, man liekas, vairums sievietes rēķina līdzi, un tev, Gvido, bija ļoti tā ticības līmenis ļoti liels, un tu ticēji pārdabiskajai. Man vienmēr ir paticis pārdabiskais, jo man liekas, dzīvot pārdabiskā, tas ir kaut kas ārpus tam, ko piedzīvo ikdienā. Es pieceļos, es eju uz darbu, es pēdu, es nomazgāju, es eju gulēt, es atnāku no darba un brokastis, pusdienas, vakariņas. Bet man patīk, kad notiek negaidītas lietas, pārdabiskas lietas. Mēs iegādājamies šo zemi, principā. Mums bija tik daudz naudas, kad varējām nopirkt. Vairāk nekā mums nebija. Mums bija pazīstams arhitekts, kurš pa pašizmaksu mums uztaisīja projektu. Nauda mums nebija par ko sākt būvēt. Mums uzdāvināja uz kāzām naudu. Mēs sākām būvēt, mums nebija nauda mūriem. Labi, es nodarbojos ar būvniecību. Mūsu tas sākotnējais stāsts, kā es kā būvnieks biju renovēju ēkas, atrestaurēju vecākas ēkas, un tur tas finansiālais, ko es varēju nopelnīt, nebija tāds, lai mēs varētu uzreiz ņemt un celt un darīt. Un tas pārdabiskais ir tas, ka mēs vienkārši gājām, cēlām un darījām to visu. Nevienu mirkli nešaubījos. Es neļauju nevienā mirklī sevi izšaubīt. Un man šķiet, ka tas ir tas, par ko tu stāsti. To tu noķēri. Tu sajūti to, ka viss ir ok. Lai vai kā? Bet tomēr es jūtu, ka viss ir ok. Jā, es pie sevis biju domājis, labi, būs mums maza mājiņa mežā vidū. Es domāju, labi vīrs to projektē. Viņam ir pieredze. Es tajā negribu iesaistīties, negribu domāt par to, kā tas būs, kur būs, cik būs. Un es reāli, es paļāvos un uzticējos, ka tu tur darīsi. Es bieži vien pie sevis domāju par to, kā man ir paveicies. Es atceros par šo māju, domājot, mēs ar mūsu dēlu bijām slimnīcā, un man vīrs teica, sieviņa, es tev gatavoju pārsteigumu. Mēs bijām mūsu mājā, dzīvojām laikam 3 vai 4 vai 5 mēnešus. Un tu teici, es gatavoju pārsteigumu, es domāju, labi. Un es atbraucu ar dēliņu no slimnīcas, un man bija pilna māja ar montieriem, un viņi montēja šo virtuves iekārtu. Mhm. Es biju vienkārši sajūsmā. Es domāju, manam vīram aug rokas no pareizās vietas. Ok, paldies tev. Tu man arī bieži pārsteidz. Jā. Turpinot šo tēmu, tev bija skaidrs redzējums, ko tu gribi, kā tu gribi, un iespējams arī bija varbūt redzējums, ko tu negribi. Padalies, kā tu izvēlējies to, kad mums būs mūra māja, jo mājas projektēšanas laikā es biju stāvoklī. Tas bija 2020. Gada rudens. Es biju stāvoklī. Mums taču vajadzēja pēc iespējas ātrāk ievākties, jo gribējām jau bēbi vest uz jaunajām mājām. Tas, kāpēc es gribēju mūru māju, man ir dažādas pieredzes bijušas no saviem renovācijas un restaurācijas laikiem. Rēķini tie ir gandrīz 30 gadi būvniecībā aktīvā, un es esmu ļoti daudz pārbūvējis, daudz dažādas ēkas un daudz dažādas risinājumus. Un es zināju, ka mūra būvniecībā ir daudz mazāk iespējams kļūdas, daudz mazāk iespējams vietas, ko, rupi sakot, sačkarēt attiecībā uz to, lai šī māja kalpot ilgtermiņā. Un mūra māja bankas daudz ērtāk finansē. Mūra mājai vienmēr augs vērtība. Viņi paliks ar gadiem arvien vērtīgāk un vērtīgāk, kur pretī citu veidu mājām es gan tā neteiktu. Bet es nenoniecinu nevienu veidu cits mājas. Es vienkārši saku, ka mans tas redzējums bija, ka tā būs mūra māja. Noteikti, ka tā būs mūra māja.
Tad es sāku interesēties par bloku risinājumiem, kāds es labāk gribētu. Un es izvēlējos vieglu gazbetonu blokus. Gazbetonu blokiem es varu ātri uzbūvēt, viņi ir energoefektīvi, ir ļoti viegli montējami. Un tā arī es paliku pie šī. Un, starp citu, mūsu laikā, kad mēs sākam pirms tiem 6 gadiem, tad bloki maksāja 50 vai 60 eiro. Šodien viņi maksā virs 100. Tad 5 gados tāda atšķirība ir. Un mūsu mājai vērtība ir augusi 2 līdz pat 3 reizēm, kur par cita veidu māju mēs to neteiktu. Jā, es tik tiešām varu teikt, ka mūri ir viegli būvēt, jo es atceros, mēs atsākām 2021. gadā, mums pārsteidz tā ziema, mēs atsākām 2021. gada martā būvēt. Es atceros, man bija jau puncis diezgan liels, man liekas, 7. 8. mēnesis. Tas bija 8. mēnesis, aprīlī Ārons piedzima. Un es teicu, es palīdzēšu mājas būvniecībām. Es atceros, ka es tev palīdzēju pirmo bloku rindai smērēt līmi iekšā. Jā. Tas arī bija bloku būvniecība. Man liekas, es kā sieviete domāju, tas tik vienkārši. Bet, protams, vīrs rūpējās par visām pārējām niansēm, kas ir līmeņi, augstumi, visādas tur vēl. Jā, tu varētu vairāk par to komentēt. Jā, mums ir, es zinu, kad es uzbūvēju pirmo rindu, jo, lai tur viss būtu līmeņos un viss kā nākās. Iegriez iekšā armatūra jostas, un es atceros, kā Dārta ar līmu un palīdzēju līmēt, un tu kā smērēji līmi, es nesu blokus, krāmēju virsū un mūrējām pa vienai rindiņai uz augšu. Un pirmās kaut kādas 4 rindas mēs uzbūvējām tieši tā kopā. Ārons Puncija, Dārta un mēs kopā cēlām. Jā, tas bija, man liekas, vienkārši skaistāks brīdis. Nevar būt kā jauns ģimenes sākums, kur mēs sākam savu jauno pamats ģimenē likt, pamats mājā likt, un visam kopā mums sākās, man liekas, tik vienkārši raips. Tas mūsu tāds sākums bija ļoti raips, man liekas, ļoti skaists. Un tas arī man lika ieraudzīt, kāda būs mūsu māja. Es ieraudzīju L-veida kontūru. Es atceros, ka tu ienāci virtuvē, un tu saki, šī ir mūsu virtuve. Tu saki, citiem nav tik liela māja, cik mums būs liela virtuve. Es atceros, kā tu šokējies. 65 kvadrātmetri 75 kvadrātmetri liela. 75 kvadrātmetri virtuve ar viesistabas zonu, kur mēs šobrīd sēžam. Un man vīrs vēl saka, es tikai redzēju šīs pirmās 4 bloku rindas tajā brīdī, un vīrs teica, un šajā istabā būs 5-metrīgi griesti. Saka, lūdzu, kā tu nonāci līdz L projektam? Es jau minēju, tas L projekts ir tieši no tā, ka tas muižs, tā sajūta, šī dzīvošana muižā un tie augstie griesti un tie atsevišķie korpusi. Tas man radīja tādu kaut kādu baigi tādu patīkamo sajūtu. Pirmkārt, tad, kad mēs visi esam tad, kad mēs esam gulēt, mēs visi esam tajā spārnā, kur mēs guļam, kur ir guļamzona, kur ir tāds savā ziņā klusums mums visiem un tāda miera zona. Šeit, kad esam atkal nomodā, kad daudzamies, mēs visi esam šeit, un šeit ir bērni. Zini, kā parasti ir, es atceros savā ģimenē, kā bija, mēs bērni visu laiku bijām virtuvē. Zini, kā bija mazās dzīvokļos. Mēs visi tur bija virtuvē, tur bija 3-4 ciemiņi, un vēl mēs bērni tur bijām. Un mēs bijām tur tādu visu, un es sapratu, ka ir jābūt lielai tai telpai. Un to mēs arī esam ielikuši savos attīstības projektos, kad ir 2 spārni, kad ir viens, kaut tā nav L-māja, bet ir viens spārns, kas ir guļama zona, un viens spārns, kas ir dzīvojamā zona. Un tas vienkārši mums tas bija L-veids. Es zināju, ka tas ir dārgāks, es zināju, ka tas ir kaut kas savādāks, sarežģītāks, bet es zināju, ka es ļoti daudz lietas pats daru. Un tā bija patiesībā viena no atslēgām. Kāpēc bija L, kāpēc bija tā un tā. Labi, tas tāds mans komentārs, bet man liekas, tas ir tik drosmīgi. Es, kurai vispār nav būvniecības, tajā laikā vispār nebija nekādas būvniecības pieredzes un izvēlēties L-tipu māju ar sarežģītu jumtu.
manā skatījumā sarežģīti, bet tev kā būvniekam es redzu, ka tas ir aicinājums un ka tas tev bija tāds wow, kaut kas, ko grib realizēt. Jā, tieši tā arī bija. Tieši tā, kā tu saki, wow, kaut ko gribu realizēt. Tā arī tieši tas bija. Es, kad saņēmu kopiņu projektu, pirmkārt es redzēju, cik būs izmaksas. Tas bija viens, bet kas man palīdzēja ļoti ātri pieņemt lēmumu, ka es pats uztaisīšu kopiņus. Un es saņēmu izmaksas, es saņēmu kopiņu rasējumus, aprēķins, visu. Un es sāku šķirstīt, skatīt, tur bija vairāk kā 100 lapas, un es skatos. Es iedziļinos, saprotu, ka tur nav vispār nekā sarežģīta. Vispār nekā. Es tur uztaisīšu galdu, es uztaisīju sētā milzīgi 30-40 kvadrātmetru. Man bija 12 reizes 12 reizes 3 metri liels galds, un es uz tā galda uztaisīju kontūrus, tu redzēji, un to visu sagatavoju un sāku taisīt kopiņus. Līmēju viņus, skrūvēju, zāģēju ar 4 zāģiem, pa leņķiem, viss gāja, taisīju, stelēju kopā. Un gribās pateikt, ka šīs ir viens no labākām un precīzākajām kopnēm, ko vispār es esmu redzējis. Šodien es saņemu kopnes, kādai kopnītei kāds vēders, kaut kāds vēl, bet es zinu, ka es piegāju, es nezināju, cik daudz kļūdas es drīkst pielaist. Man gribējās precīzes viss tāds, lai būtu skaisti un taisni. Un tā rezultātā tap šis vairāk kā 400 kvadrātmetru jumts. Jā, tā bija. Pats ar savām rokām, ar visu kokmateriālus maksāja zem 200 eiro toreiz. Bet pati montāžas tur bija kaut kur ap 10 000. Un es izvēlējos, ka es uztaisīšu pats viņu. Es uztaisīju pats un tā gājām uz priekšu. Man kā sievietei to vērot bija tāds, tas ir tik vienkārši. Jā. Protams, ja es darītu to pat, tas varbūt nebūtu tā. Nē, tas ir vienkārši. Redz, tā ir mana aizraušanās. Tas priekš manīm nav darbs. Priekš manīm tas ir dzīvesveids, tā ir aizraušanās. Tas ir kaut kas, kas man ļoti patīk. Man dažreiz gribās teikt, es esmu kādu laiku nodarbojies ar podniecību, ar māliem, ar mākslu. Un es zinu, kad veido to mālu trauku, es viņu izveidoju, es to mālu mīcu, es viņu sajūtu, es viņu piedzīvoju. Zinu, būvniecībā tas pats ir. Es dažreiz atnāku objektā, es paņemu to zemi, es viņu sajūtu to visu, un es redzu, un es iztēlojos to, kas te tulīt taps, un ir viena diena, ir otra diena, ir jau redzējums jau uz pamatiem, uz mūriem, un es tajā esmu iekšā pilnībā, un man tas nepaņem nekādas grūtības, nekādas tādas, kas varētu saukt, vai tu esi redzējis kādreiz vakarā, ka es esmu noguris? Redz, tavs smaids jau pateica visu. Man tas patīk. Un man par to vēl maksā naudu. Mēs jau esam šodien vairāk kā 6 gadu laulība mums būs, jā? Mums šogad 6 gadu laulība. Mums šogad 6 gadi, bet sajūta ir tāda, ka es tev pazīstu visu Man mūžu. Ir sajūta, ka tu esi vienīgais cilvēks, kas vispār manā dzīvē ir bijis, un ka mēs esam kopā vienmēr. Un es teiktu tieši šo gadu laikā, tu minēji par to, ka tev būvniecība ir, dažreiz saka, tas ir mans hobijs. Un es to jūtu. Un tā, man liekas, ir tā veiksmes atslēga, ka es zinu, ka tu uzbūvēsi jebko. Es darbojos ar klientiem un strādāju vairāk, saprotot, ko mūsu klienti vēlās, ko mūsu ģimenes vēlās. Un tad eju pie tevis runāt par to, un man ir vienkārši 1000%, labi, 1100% pārliecība par to, ka tu zinās, kā tur uztaisīt un kāds būs labākais risinājums. Jā, tā arī ir. Un man ir svarīgi, ka tu to tā jūti un tu to tā pārredzi. Un tagad atmaskosim mītu. To, ka sieva un vīrs nevar kopā veidot biznesu. Mans vērtējums par to, ka vīrs un sieva ir labākā komanda, kas var būt. Es nezinu, labāka komanda kā vīrs un sieva. Manuprāt, mēs viens otru no pusvārdu kaut kādās lietās zinām. Kaut kādās lietās mēs viens otru varam papildināt. Bet kas manuprāt, kas man šķiet ok,
Mēs, kad esam vakarā mājās, kaut kā, nezinu, mēs dzeram tēju vai kaut ko runājam pie galda vai vēl kaut kādas lietas, vai braucam mašīnā, mēs runājam ļoti bieži par kādām darba lietām. Mēs neveltam īpaši sapulcs, vēl kaut ko. Mums veidojās attīstība plāni, nākotnes mērķi, tāda kā ikdiena, kā dzīvesveids. Un man liekas, kur var būt foršāk, ka mēs to varam darīt. Un vēl kas man liekas, kas ir ritīgi krūti, forši Ko mēs esam iedibinājuši, ja? Jā, kad ja viens no mums negrib runāt, tad es saku, zinu, kā ir sieviņa, es negribu tagad runāt par to. Un mēs respektējam uzreiz otru. Mainām tēmu un runājam par citām lietām. Jā, bet tas nenozīmē, ka mums nav domstarpības. Tas nenozīmē, ka mums nav lietas, par kurām mēs diskusējam, varbūt dažreiz pat nedaudz skaļāk par ikdienas normālo sarunu skaļumu. Bet, manuprāt, kad mēs diezgan profesionāli esam iemācījušies viens uz otru skatīties un strādāt tajā jomā, kas attiecās uz biznesu. Man liekas, es nevaru iedomāties sev labāku partneri kā tevi. Es varētu teikt tieši to pašu. Un gribu papildināt to, kāpēc tieši mūsu savienība ir reāla. Tāpēc, ka Gvido ir būvniecībā vairāk kā 30 gadus, bet man ir vairāk kā 10 gadus tieši darbā ar klientiem. Mēs katrs esam savā lauciņā spēcīgs. Tu kā būvnieks, es kā klientu sadarbības vadītāja. Un es zinu to, ka es nelīdīšu savu vīru lauciņā, un viņš zina, ka es zinu savu lauciņu. Un tās veido mūs par ļoti spēcīgu komandu. Mēs viens otru papildinām, mēs viens otru iedrošinām, iedvesmojam, un mēs viens otru arī vakarā respektējam un cienam. Ja man būtu jārunā par savu personīgo pieredzi, biznesa man iemācīja to, ka man ar vīru ir jāizrunā visas lietas. Man ar tevi visas lietas jāuzrunā uzreiz, jo, ja es biznesā stākšu klusēt un nenāt par lietām, tad varbūt tā, kā pastāvēs kaut kāda liela riska un netiks pieņemti kaut kādi lēmumi laicīgi vai pareizi. Un tas ir ļoti svarīgi arī kā pārattiecībās. Tas mūs ved vēl dziļāk, vēl patiesāk. Un man ir tiešām patiesi gods strādāt kopā ar tevi. Paldies, un man šķiet, ka tas ir forši, ka tā paļaušanās. Es atceros, kad tika plānota būvniecība un jau, kad sāka kopņu izbūve, tu daudz skatījies par jumta segumu. Pastāsti, kāds mums ir jumts un kas bija iemesls, kāpēc tieši izvēlējies tādu? Jā, es izvēlējos jumtu, kas ir bez caurumiem, bez skrūvju caurumiem, bez dažādākiem maziem modulīšiem. Man bija svarīgi, ka jumts ir vai nu valsts profils, vai nu klika profils, kas ir, šodien jau tu zini, ko tas nozīmē. Tas ir jumts, tos, kurus mēs principā liekam. Es kā būvnieks viņus atzīstu kā viens no labākajiem jumtiem. Personīgi, tas ir mans viedoklis. Tas nav tā, ka es tagad saku, ka tas ir labākais. Jo viņiem nav nekāda cauruma jumtā. Visi skrūvējumi, visi ir katra nākamā loks un nosedz iepriekšējo loks. Viņi tiek mehāniski, valsts profils mehāniski tiek aizvalcēts, cieta aizlocīts tā, ka tur vispār mūžā tur viņi nevar dabūt vaļā. Bez kaut kādiem speciāliem palīgu instrumentiem un tā tālāk. Un viņam nekad nebūs nekāds ūdens noplūdes, nekā, kur pretī jumta, kas ir pieskrūvēta, pieneglot no vienas vietas. Tur tās skrūvītes pēc 6, 7, 10 gadiem viņas ir sarūsējušas. Tur sāk tecēt ūdens cauri. Un es esmu tik daudz redzējis, kur ir nopludināti jumti, kur ir daudz dažādas lietas notikušas kaut kādiem maziem niecīgiem caurumiņiem. Un es negribēju tādas niecīgas maziņas caurumiņas, kur kaut kāda noplūda nemanām veidojās un pūdē kopā visu tavu ģimenes laimi.
Un tādu jumtu es arī lieku, jebkurā, ja man saka, iesaka jumtu, tad šis ir tas, ko es iesaku. Protams, tur ir toņu dažādības, biezuma metāla dažādības, ražotāji ir dažne dažādākie, montāžas veidi ir dažne dažādākie. Tas jau ir jau tāds maznozīmīgi, varbūt tā nevar teikt maznozīmīgs, bet tas jau būtu otršķirīgs jautājums. Man bija svarīgi, kad mūsu griestu un jumta šī siltumizolācija, ka viņi ir no dabīgajiem materiāliem, ka tā ir, vai tā ir kokšķiedra, vai tā ir ekovata. Es toreiz izvēlējos ekovatu, kas ir papīrs, kas ir sasmalcināta celuloza. Šodien mēs izmantojam tikai kokšķiedras. Tajā brīdī vai nebija pieejama kokšķiedra, vai cenas atšķirības bija, bet kaut kas bija, kad es ieliku šo papīra siltumizolāciju. Tas arī ir, pieņemsim, ļoti svarīgs arguments, kad pirmkārt viņi ir dabisks materiāls. Šis materiāls spēj uzņemt mitrumu un atdot mitrumu, vai, kā saka, elpo vai dzīvo. Viņš vienmēr varēs izžūt, un lai mazums dzīvē, kā es jau stāstīju, tur jumts ir pieskrūvēts no vienas vietas, tur kaut kāda tecīta sākusies vai vēl kaut kas. Šādā siltumizolācijā, ja kādreiz kaut kāda tecīta vai mitrums ir kaut kādā apsvēruma dēļ radies, viņš vienmēr izžūs un nebūs nekādas problēmas. Bet kas tur pretī nebūs ar sintētiskiem materiāliem, gan tā nebūs. Kas ir vatas, dažādākās, tie zaudēs savas īpašības. Tad bija vēl kādas lietas par iekšējiem apdares materiāliem. Es atceros, kad mēs iepazināmies, tu minēji, mums mājās noteikti būs parkets. Varbūt vari pastāstīt šo? Jā, tā bija tāda baigā viena no lietām, kas tiešām bija, man likās, koka grīda, parkets, un tas ir uber forši un skaisti, un tas nekas, ka viņš ir tur 50, 60, pat līdz 100 eiro kvadrātmetrā, bet man viņš būs. Un es tur skaitļoju un domāju, kā tas viss izskatīsies. Bet bija tāda situācija, kad es darbojos es renovēju viņam māju, un es darbojos pie vienā izplatītāja, tieši grīdas. Un kaut kā mēs aizrunājāmies, ka es ceļu māju, un kad man ir svarīgi šobrīd parkets, kad es gribu ielikt parketu, un tā mēs runājam, mēs sačumojamies, un viņš man stāsta, kas tev tur ir ar to parketu, un kāpēc parkets un tā. Un es teicu, man patīk, tas ir koks, tas ir vērtība, un tā tas arī ir. Un viņš pastāsta nedaudz par sevi. Es saku, es tikko esmu apprecējies, man ir jauna ģimene, 2 bērni, un tā. Viņš saka, tie būs vienīgie. Es saku, visticamāk, ka nē. Un viņš saka, redz, tev būs 3 un plus bērni. Un kur tu dzīvos? Es viņam izstāstu mūsu šeit ciematā, un viņš saka, tev apkārt ir milzīgi liels smiltis, zeme un tā tālāk. Maidzīvnieki arī ir, 2 suņi, un tie iekšā ārā skraidīs jauni bērni. Viņš saka, pagad, tu esi gatavs vismaz reizi gadā viņus līpēt, eļļot, atjaunot. Es saku, nē. Viņš saka, bet tu apzinies to, ka tas ir koks, viņš ir jākopi. Kam tu aizlieks par viņu staigāt? Bērniem? Neaizlieks. Suņiem? Ieliks kaut tad priekš kam suņi? Tad ir kaut kas jādomā. Es saku, kāds tad ir izcinājums? Viņš saka, vinils. Es saku, tas taču ir kaut kāds linolejs. Kas tas tāds? Tas nebūs. Viņš saka, nē, ir tik daudz jaunu, skaistu veidu šim vinilam, un es sāku iedziļināties tajā visā, un es sapratu, vinils, tā ir milzīga forša lieta priekš mums, un mums viņš ir pielīmēts, mums ir viņš uzlikts skuiņas rakstā, un es zinu, ka daudz ir nākuši un teikuši, jums ir parkets. Es saku, nē, tas ir vinils. Un es atceros, mēs, kad ievācāmies pirmajā gadā,
mēs ievācāmies 17. decembrī. Mēs svinējām Ziemassvētkus, un Ziemassvētkos te bija tuvu 20 bērniem. Te bija tāds jāmpadrāts. Viņi skrēja ar krēsliem, viņi stumdīja, viņi ūdens bačaku, viņi izgāza vienkārši visu uz grīdas. Viņi attaisīja vaļā un atnāca viens no bērniem, tad priecājās, ka ūdens, bačaks ar ūdeni. Un tajā mirklī es sapratu, tu nostie, man būtu bijis parkets. Nu, tas viss būtu uzbriedis, tas viss būtu no tās grīdas. Viss būtu saskrāpēts. Un tagad es saprotu, šis bija vislabākais risinājums. Un jā, es vienkārši esmu tik pateicīgs šim cilvēkam, pie kuras darbojos, ka viņš man pastāstīja šo variantu par vinilu. Un arī stāsts par šo grīdu. Es viņam mājās taisīju kosmētisko remontu, un viņš man saka, Klau, tev vajag grīdu, man vajag kamīnu. Es saku, moška, mēs varam kaut ko, un tā arī notika. Es viņam uztaisīju kamīnu, viņš man piedzina grīdu. Un tā mums viss ten radās, tāpat tās kailīs, viss tās maliņas, viss ap durvīm, ap visu no Oraka dekoru mums dzintars vienkārši. Viņš saka, ja tu gribi, tad tev vajag to. Un mēs likām tās maliņas virsū, un viss notika tik pārdabiski. Es zinu, cik viņas maksā. Es zinu, cik tas viss bija, un viņš teica, nē, Gvido, es gribu, lai jums tev ir jauna ģimene. Viņš saka, Dievs vienmēr tev grib labāko. Dievs vienmēr gribējis labāko. Tev vajag, lai tev ir šīs maliņas. Un es tiešām nespēju pat noticēt, kā viņš to visu pagriez. Man likās, viss notiek tā kā pat labāk, kā mēs paši plānojam. Mēs spērām šos solīšus pa biškam, un vienkārši viss notika. Viss notika pats no sevīm. Un šodien ir tieši tāpat visās lietās. Mēs tikai speram šos mazos soļus, mēs paļaujamies, mēs ticam pārdabiskajam. Tas ir tas viss pamats. Tas ceļš, kā mēs nokļuvām līdz gatavai mājai, tiešām bija pārdabisks, jo, godīgi sakot, ja mēs būtu saņēmuši aprēķināt tām tieši šim L-veidu mājas projektam, mēs no viņa atkāptos. Jā. Bet tā kā Gvido, vairāk kā 30 gadu pieredze. Zini, kā maziņa atkāpīt, tu saki par šo aprēķināto tām. Es ticu Dievam, un Bībelē rakstīts, kurš nam cēlājs pirms ceļot savu māju, nav aprēķinājis izmaksas. Visi aprēķina izmaksas, lai beigās nav tā, ka apkārtējie par viņu zobotos, ka viņš redz, kā sāk un nepabeidz. Es zināju izmaksas. Bet es nezināju, no kurienes nāks nauda. Es nezināju, no kurienes nāks finansējums un atbalsts un viss šis. Bet tas vienkārši nāca. Un mēs spērām šos soļus. Jā, tik tiešām, jo es atceros būvniecības procesu, tajā piedalījās mans tētis. Jā. Tavi brāļi. Visi mūsu radnieki nāca un palīdzēja. Gvido ir nācis no būvnieku ģimenes, kur ir trešajā paudzē būvnieks. Visi tie, kas mūs draugi atbalstīja ar materiāliem, Oraka dekoru. Jā. Un mums vēl ir ļoti īpašs stāsts arī par to. Tas gan praktiski, gan īpaši. Bieži vien cilvēki, kas nāk uz mūsu demo māju skatīties, viņi saka, vai mūsu mājā var paredzēt kamīnu. Un arī mums tas jautājums bija tāds. Es esmu bērnību pavadījusi mājā, kas tika kurināta ar krāsnīm. Un virtuves plīti. Un es vīram saku, kā tagad tā būs, ka mums viss māja ir uz elektrību, nebūs elektrība, ko tad mēs darīsim, salasim, kā tad mēs ko darīsim. Un tad mēs nonācām pie risinājuma, ka vīrs teica, labi, mēs izbūvēsim kamīnu. Bet var padalīties par to, kur mums ir kamīns, kā mēs viņu izbūvējām. Es sapratu, ka skurstenis būs ārpus mājas, un viņš arī ir ārpus mājas, un kad skurstenim ir jābūt īpašam. Es zināju, ka tas būs no veciem ķieģeļiem, no mūža. Tie būs veci ķieģeļi, un izbūvējot šo skursteni, man ir iespēja jebkurā brīdī pieslēgt kamīnu gan iekšā, gan ārā. Es meklēju sludinājumos ķieģeļus, vecos ķieģeļus, tu atceries droši vien. Un es braucu uz vienu vietu, uz otru vietu, un tie vecie nav īsti vecie, tad braucu uz vēl kādu vietu, un es atrodu
Tallas rajonā tur viena mūža tika demontēta, kaut kāda piebūves korpus, un es aizbraucu uz turieni, un viņš saka, ka man ķieģeļi šos var ņemt, un mēs tur sākam runāt, un es skatos, es saku, nē, tie nav tie īstie, kurus es gribētu, un es viņam stāstu par tevīm, par sevīm, kā mēs iepazināmies, kā mēs ceļam, kā mūs atbalsta, kā mums palīdz. Kādas stundas, 2 es ar viņu norunāju. Viņš sāk stāstīt par savu dzīvi. Viņš tādu, zin kā, ir Gvido. Viņš, ka skatos uz tevīm un brīnos. Viņš saka, atnāc tev. Viņš man aizved uz tādu vienu vietu, kur tur aiz tās mājas tālāk. Viņam ir tā kā nolikta. Viņš saka, un ko tu saki par šiem ķieģeļiem? Es saku, ej, tu nost! Viņš saka, tie ir tādi, kādi es meklēju. Un es ņemu tos ķieģeļus, un es viņam saku, tu redzi, tepat rokas, kā viņi veidot no māla, no rokām, kāds ir tas viņu, tās sajūta. Es saku, tu redzi? Viņš skatās uz maniem, viņš saka, zini ko? Es redzu, kā tu tos ķieģeļus sabrīno, un es esmu gatavs tos ķieģeļus tev uzdāvināt. Un viņš man uzdāvināja tos ķieģeļus. Viņš visus tos ķieģeļus, tādi ķieģeļi maksāja ap 2 eiro gabalā. Es viņus meklēju līdz 2 eiro gabalā tirgu. Un viņš man viņus uzdāvina. Tur bija ap 1000 ķieģeļiem. Vienīgā lieta, kas man vajadzēja izdomāt, atvest viņus mājās. Bet man tas stāsts ļoti likās, kad mēs pilnīgi katru lietu, katru stūrīti, katru lietu, kam mēs ķērāmies klāt, viņi visi gāja ar svētību. Mums nebija vispār nekāda aizķeršanos. Un tā tos ķieģeļus šeit atvedām un uzmūrējām. Un tā mums ir skurstenis, kuram jebkurā brīdī var pieslēgt kamīnu, alternatīvo apkursveidu. Varbūt kādreiz ir tāda sajūta, ko ka varētu uzcelt, ielikt, izdarīt, paspēsim. Es gribu pieskarties vēl vienam jautājumam, par ko es atceros, kad mājā bija izbūvēta pamata, un tas bija tāds dziļās ziemas periods, ka bija ļoti dziļš sniegs, bija mīnus, un tas laiks es biju vēl stāvoklī, vēl nebija piedzimis dēliņš, un mēs braukājām daudz kopā un pavadījām laiku. Un vienā svētdienā mēs bijām aizbraukši uz Bārbeles zēnu skolu, un tur ir tāda kapeliņa. Viņai arī ir augstie griesti, un kapeliņas galā viss siena ir stiklā. Un es atceros, es sēdēju un teicu, es gribētu, ka mūsu mājā, tā bija pirmā reize, kad es sāku kaut ko gribēt, ka mūsu mājā būtu šāds loks. Jā, man tas ritīgi patika, ka tu sāki kaut ko gribēt, bet tu uzreiz gribēji tādu, es domāju, bāc, cik tas maksās, kā tas izskatīsies, kā to saliks. Bet mums arī pirmais, ko es sapratu, mums ir bišķiņ savādāk konstrukcija. Bet tas ļoti iespiedās manā sirdī ar domu, ka es uztaisīšu tādu māju, lai tev būtu šis loks, vai tā būtu varbūt guļamistaba vai viesistaba, bet noteikti tev būs tāds loks un tev būs tas tavs izsapņotais vai tas, ko tu esi redzējis. Bet, es teiktu, viss labais vēl tikai priekšā. Jā, viss labais ir tikai priekšā, un ja mēs domājam par mūsu mājas projektu, tad mums šajā gala sienā ir gan 2 logi, gan arī būs iespēja ārā kamīns un iekšā kamīns. Tā kā, un, protams, arī logi jautājums mums bija svarīgs, jo tā ir viena no pozīcijām, kas ir svarīga mājai. Logi ir ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi logu energoefektivitāte. Ir ļoti svarīgi logu, pieņemsim, rūtis, kā ir sadalīts liela stikla vai pieņemsim, vai mazāk liela. Tas ir tāds arī tāda gaums, krāsas, stoņi un daudz kas. Jā. Es atceros, mums ar logiem gāja diezgan raibi. Man bija paziņa, kurš man teica, ka var dabūt labas logas, labā cenā, un redz, es teicu, ok, ir tik forši, un paļāvāmies, protams, šī loga cena bija 2 reizes zemāka nekā tirgu līdzvērtīgi mums piedāvāja. Un mēs iegādājāmies šos logus, bet mums tur bija daudz dažādas transportēšanas un vēl daudz visādi problemātiskas situācijas. Un mēs pie tiem logiem tikām tikai pēc kaut kādiem 4, gan arī 5 mēnešiem. Un tas bija tas, kas nedaudz apstādināja mūsu to būvniecības procesu. Bet tik un tā mēs likām plēvus priekšā, mēs iekšā taisījām griestus, mēs likām sienas, mēs nodarbojamies ar apmetumu un špaktelēšanu. Tāpat mēs daudz ko darījām. Jā. Bet ko es gribu pateikt par to, kad logi ir svarīgi iegādāties no
pārbaudītiem, no zināmiem, no ražotājiem, kas dod garantiju. Tiešām garantiju. Mums šobrīd lodznieki dod 10 gadus garantiju. Un viņi tiešām brauc un regulē. Es zinu, ka mums vienā objektā bija lielā vērtne, un viņi nedaudz sagāz viens, iesēdās. Viņi bez problēmām brauc regulēt, viss pārliku, salīmēja, ielīmēja, izdarīja. Ko tas nozīmē? Dažreiz es piedzīvoju ļoti daudz logu izplatītājs. Kāds saka, nav pareizi pieskrūvēts. Kāds cits saka, oi, ten saule, ten vēl kaut kāda iedarbība. Kāds cits vēl kaut ko saka. Un tāpēc ļoti svarīgi ir izvēlēties tādus cilvēkus, kas atbrauks, kas sakārtos, kas neataisnosies ar dažādākiem aizbildinājumiem, kāpēc ir tā, kā ir. Gribās teikt, ka 18. aprīlī piedzima mūsu dēls. Ārons, jā. Ārons. Visu grūtniecības laiku, vēl dažas varbūt nedēļas pēc bērna piedzimšanas, es kā sieva, jaunā sieviete, dažādi atbalstīja vīru, vedot pusdienas, gatavojot jau uz mūsu zemes, cik tas bija iespējams būvniecībā. Es atceros pat koku zāģēju, un man tas bija tāds piedzīvojums un tiešām aizraujošs brīdis. Bet brīdī, kad piedzima dēliņš, mana dzīve apstājās. Viņa, es teiktu, bija mierīgāka. Man nebija nekur jādomā, jāskatās, vai labi, man jau tāpat nebija jādomā, jo man vīrs par visu izdomāja. Ja man būtu kaut nedaudz jāpiedalās plānošanas procesā būvniecībā, es domāju, būtu grūti man pašai personīgi. Bet, ko es gribēju teikt? Līdz ar bērniņu piedzimšanu vīram bija vairāki objekti ļoti lieli, mājas būvniecība. Es biju mājās ar tikko piedzimušu mazuli, kas arī bija izaicinoši, jo viņam bija kolikas, tad viņam zobi auga, tad viņš ļoti bieži negulēja naktī. Es jūtu milzīgu nogurumu, un man bija sajūta, ka vīrs agri no rīta pamostās, dodas uz darbu, vakarā ieskrien nomet somu, skrien uz mūsu mājas būvniecību, atgriežas noguris. Un man liekas, ka mēs varbūt šīm no mārta līdz decembrim ļoti maz pavadījām kopā kā ģimene un runājāmies. Un kaut kādā brīdī man jau bija tāds, es esmu tik ļoti nogurusi, es neesmu naktīs gulējusi, es nesaprotu, kā ar to bēbi tik galā, ko viņš tur grib. Vēl meitai vajadzēja palīdzēt, jo tas bija Covid laiks. Un man likās, šis viss ir pa daudz. Un man vienā brīdī bija ļoti grūti izturēt to. Kā es uz to visu skatījos? Kā tu uz visu to skatījies? Īstenībā, kā ir tā, ka šis laiks, kad piedzima Ārons, tu ļoti daudz biji mājās, bet es tev jau biju iepazinis tā, ka es zināju, ka tu tur viss esi noservējis. Kad ir tā, ka man tas arī ir ļoti svarīgi. Varbūt tev dažreiz liekas, ka tu nebija šeit palīdzēt, bet es kā vīrietis, kurš ir ģimenes galva, kurš rūpējās par ģimeni, kuram ir svarīgi nodrošināt ģimenes labvēlību, tu to pārņēmi. Tu tos mēnešus darīji visu mājās. Tu rūpējies par to, lai meitai nekas netrūkt. Tu rūpējies par to, lai Āronam nekas netrūkt. Tu rūpējies par to, ka es atbraucu mājās un man ir silts vakariņas. Tu par to visu parūpējies. Man liekas, tas ir milzīgākais atbalsts, kāds vien var būt. Es nogurums nebija tas īstais. Es atbraucu mājās no šiem darbiem, ko es darīju. Es atbraucu mājās un tur man pilnīgi, man liekas, es ieju iekšā, tur viss smaržo, man tikko sagatavots. Visu dienu ir raudājis Ārons, bet tagad viņš guļ, meita guļ, tu man klusībā sagaidi. Mums ir romantisks kaut kāds sarunas vakars. Mums abiem ir palikuši 3% baterija. Un mēs ejam, man liekas, tas ir ritīgi. Tas bija skaists brīdis. Tas nebija vispār nevienā brīdī kā kaut kāds šķērslis, kad tu biji mājās. Tas bija tieši milzīgs atbalsts, ka es zināju, ka tur viss ir noservēts. Tur viss ir izdarīts.
Man liekas, tas ir tikai, paldies tev liels par to. Kāds bija šis būvniecības process? Vai tev bija kādi negaidīti šķēršļi, kas tev pārsteidza? Mūsu mājas būvniecībā vienīgais, kas bija tāds apjukums, bija izmaksas auga. Viņas auga, jo viņas neauga neapzināti, jo bija Covid. Bija Covid laiks. Viss palika dārgāks, ļoti strauji palika dārgāks materiāli. Un, tas bija tas, kas varbūt nedaudz kaut kādā. Jo mēs iekšu vairāk vai mazāk visu pabeidzam, iekšdarbs, viss mēs ienācam patiesībā pabeigtā mājā iekšā, bet fasādi un šīs lietas mums nebija pabeigts. Mēs fasādi pabeidzām tikai vēl pēc gada. Jo dzīvojām iekšā pabeigtā mājā, bet ārpus mums nebija pabeigta. Un tas bija varbūt viens no izaicinājumiem. Bet kas bija ļoti lieliski, mums ir 30 cm gāzbetona bloki. Un mēs nodzīvojām pirmo gadu pilnībā bez siltinājuma. Mums māja bija apmesta tikai ar kaļķa apmetumu 2 cm biezumā. Un, lai nodotu eksploatācijā, bija vajadzīga šī 10 cm siltinājums, lai attiecīgi parādītu vajadzīgo būvnormatīvu, lai to, ko ir ministra kabinets noteicis, šos rādījumus un visi energosertifikātu lietas un tā tālāk. Un tāpēc mums bija vajadzīgs siltinājums. Bet kas ir interesantākais? Pirmo gadu nodzīvojam, uzlikām siltinājumu. Un mums patērētie kilovati uz siltumu, ko ražo siltumsūknis, principā nemainījās. Ļoti minimāli izmainījās. Nosiltinot māju, ļoti minimāli izmainījās šīs patēriņš. Un tas arī ir viens no faktoriem, kas ir vērts domāt. Jo ļoti bieži būvnieki grib uzlikt, vai klienti grib uzlikt ļoti biezu siltinājumu un domā, ka tad viņiem būs siltāka māja. Nevienmēr tas tā ir. Vairāk ir jādomā par grīdām, par logiem, par siltinājumu griestos, lai siltinājums neiet prom. Tas ir tas, ko vairāk jāliek, ir uzsvars. Tāpat tās ieejas durvis ir. Tur ļoti bieži ir augstumtilti, dažādākie logi ir tie, kas patērē ļoti siltumu enerģiju. Un tā kā sienas kā tādas nav tas, kas būtu tik būtiski ņemt vērā. Jā, es bieži vien esmu dzirdējis, kā tu kādam stāstīji par to, ka mēs izvēlējāmies pūšamo siltinājumu, ka katrā spraudziņā, šķirbiņā tiek iepūsts. Jā, viņš pilnībā ir aizpūsts, nav nekur, kur iziet ārā. Tā kā man bija pieredze dzīvot savā bērnības mājā, kur bieži vien tēvs uzsāka remontu, kaut ko nevarēja līdz galam varbūt pabeigt uzreiz. Tur mēs dzīvojām vienā istabā, otrā, un laika gaitā visu sakārtojām, bet es atceros, tu bieži vien es teicu, varbūt varam ievākties jau kaut kādās istabās un izremontēt tur virtuvīti, lai nav jāīrē tā māja, padzīvosim jau. Un tev bija skaidra un gaiša nostāja. Nē, tā nebūs. Māja tiks pilnībā no iekšpuses pabeigta. Un tad mēs tikai vāksimies. Kāpēc tev tas bija tik ļoti svarīgi? Laikam jau es negribēju, kad mana ģimene dzīvo šai puspabeigtajā, puspabeigtajā ēkā, jo pierod pie šīm lietām. Redz, mums arī mājās ir kaut kādas lietiņas, kas nav līdz galam, varbūt tur lustra nav pielikta, tur kaut kāds vēl mazs niansīts. Un tur redz, mēs esam pieraduši pie tā. Mēs vai to nevaram atļauties? Varam. It kā varētu to izdarīt, saņemties un kaut kādā brīdī piekarināt, uztaisīt, atrast, vēl pielikt tādu, kā gribam. Bet pierod. Un iedomājies, tu pierod pie nošpaktelētas vienkārši sienas. Ir jau bērni tāpatās, kamēr pieaug, viņi tur nocūkos, vēl kaut ko, dzīvo tādā puspabeigtā. Tu pierod. Un tad tu pie sevi nevienu nevar uzaicināt īsti.
Vai nu aicinu un visiem stāst, nē, mums te vēl ir procesiņš, vēl tur kaut ko. Un no otra gala jau jāsāk jau atkal jau jauns remonts vai vēl kaut kas, vai krāsot, vai ņemties. Un tad vēl mainās kaut kas pa starp. Moška liekam te duru, moška šito sienu ārā. Un tu vienkārši dzīvo tādā, būvlaukumā visu laiku. Es negribēju to savai ģimenei, vēl jau vairāk savai mīļajai sievai. Tev? Tev bija redzējums, un man tas patika. Kad būvējām savu māju, mēs arī daudz ko iemācījāmies gan par sevi, gan par būvniecību, gan lietas, ko mēs varētu paņemt biznesā. Kas ir tās lietas, ko tu noteikti paņem priekš sevis? Būvējot savu māju. Jā. Laikam viena no lietām ir, ko es ieteiktu jebkuram, un arī sev es to noteikti ieteicu, būvējot mājas uz attīstību. Mājai ir jābūt tādai, kas kalpo man, kas kalpo tiem, kas viņā dzīvo. Nevis, ka tie, kas viņā dzīvo, kalpo šai mājai ar milzīgiem rēķiniem, ar milzīgi moderniem galdiem, vēl kaut ko spoguļiem, kur mazie bērni viņus apgāž, noplēš, saplēš, ka viņai jābūt ir tādai, kas pilnībā, ka man nav par viņu jādomā. Pieņemsim, vai tu esi redzējis, ka es nesu granulas vai maišus kaut kāds vai vēl kaut ko? Nē, jo mums ir siltumsūknis. Un vienīgā lieta, ko es esmu izdarījis kādā brīdī, kad esam ārzemēs un mamma ir kopā palikusi ar suņiem, viņi zvan, dēls, vai tu nevarētu man bišķi vēsāk uztaisīt? Es pieredzu pie mūsu siltuma temperatūras, un viņi saka, vai tu nevari vēsāk uztaisīt. Tas ir vienīgais, ko es esmu darījis ar to apkuras katlu. Jā, tas tik tiešām tā ir. Un arī šīs apkuras veids, mums ir Daikin siltumsūknis. Es nezinu labāk vienkārši apkuras veidu. Pieņemsim, mums ir gandrīz 170 kvadrātmetru māja. Tagad bija mīnus 27 grādi, gandrīz 2 mēnešu temperatūra. Mūsu dārgākais apkuras rēķins bija 1900 kW. Tas ir ap 200 eiro, nedaudz virs. Ko 230, 240 eiro. Citi maksāja par granulām, tur es nezinu, kādas tur gandrīz tuvu 1000. Ļoti daudz arī dod to, ka tu katru tehnisko risinājumu paredzēji tā, ka viņš tiešām šo siltumu notur mājās iekšā. Jā, dažreiz jau tā arī ir, kad varbūt, ka pat apkurs veids nav tik būtisks kā tas, ka lai šīs siltums noturās mājā, lai viņš neiet. Un vēl viena lieta, kad siltums noturās mājā, mums ir svarīgi, lai šī māja nav mitra, lai nav, jo bieži ir tā, kad, pieņemsim, izmanto konstrukcijā kāds plēvju risinājums vai vēl kāds risinājums. It kā tas mitrums, ko cilvēku saražo ēku, kas gatavojot vēl kaut kur ir mitrums, viņš varbūt neiziet konstrukcijās, bet tas, kas ir, tāpat viņš iziet nedaudz, bet tas, kas paliek konstrukcijās, viņš beigās tur sāk arī palikt iekšā. Un šis mitrums nav tas labākais. Mēs lēnām pūdējam to māju kopā, kur pretī mūsu risinājumi ir tādi, kur viņš izžūst. Nav iespēja viņam pūt. Un tas ir tas, kas ir svarīgi dzīvojot mājā, ka tev nav viņa ik pa, nezinu, cik gadiem tur jāpārremontē, vēl kaut kas jāpārbūvē, vēl sazinu kādas lietas. Manā gadījumā mums šis būvniecības process bija ļoti baudāms, jo mans vīrs ir būvnieks. Bet es zinu, skatoties, kā mūsu ģimenēm iet, vai kā mūsu klientiem, vai kā citi, ko kādreiz stāsta, ka būvniecības process prasa daudz mazus atbildīgus lēmumus. Pieņemsim, kādas būs flīzes, kādas būs vinuls, kur stāvēs rozetes. Un manā gadījumā mums projekts tika izstrādāts, un tā kā to redzēja mans vīrs, un es esmu ļoti pateicīga, man tiešām, es teiktu, 99% patīk, kā te viss ir. Bet ja man būtu iespēja otro reizi projektēt māju, es noteikti gribētu piedalīties projektēšanas procesā un tur paredzēt katru mēbeli, kas man stāvēs, apgaismojumu, kādu es gribu, kādu virtuvi. Ka es piedalītos tajā uz 100%. Jā, tev noteikti būs tāda iespēja, un tu varēsi piedalīties mūsu kādā nākamajā mājā. Mums jau ir kāda plāna par nākamā mājām, un tur tu noteikti to varēsi darīt. Un mūsu gadījumā
Es teiktu, lielu paldies vīram. Viņam tas bija ļoti svarīgi uzbūvēt māju. Tas ir viņa aicinājums. Un tāpēc tas būvniecības process, es teiktu, kopumā bija veiksmīgs. Man šķiet, ka jebkurš būvniecības process vairāk vai mazāk ir baudāms. Viņi visi ir baudāmi. Ar nosacījumu, ja mēs pašā sākumā paredzam kaut kādas lietas, redz, tu paļāvies pilnībā uz manīm un pieņēmi visu to, ko es būšu sagatavojis. Tas nozīmē, tu uztaisi vakariņas, es atnāku un ēdu, jo viņas ir garšīgas, jo tu esi man sieva un es baudu viņas. Tāpatās arī būvniecība. Es visu uztaisi, sagatavoju, un tu baudi to visu. Bet, lai tu pagatavotu vakariņas, tev bija vajadzīgs zināt, kad man tur vajag kartupeļi, tur burkāni, tur mērcītei, tur krējums, vai tur mazliet tāds pipariņš vai tāds asmiņš. Būvniecībā tāpat, jo vairāk mēs zināsim sākumā, pirms mēs saspiedīsim rokas ceļam, jo baudāmāk tas būs. Jo lielākās grūtības ir būvniecības procesā pa vidu, kad rodās izmaiņas. Labi, tas ir ok, ka rodās nedaudz izmaiņas. Grūti ir tad, kad sākās ļoti būtisks izmaiņas mainīties, kad nav vispār paredzēts kaut kādas lietas, kad kaut kas nedaudz varbūt ir sasteigts, vai būvējam tagad. Un arī, es kā būvnieks arī gribu vienmēr iedot klientam to labāko, un dažreiz ir tā, ka ar to vēlmi iedot to labāko, nevienmēr ir labākais rezultāts. Klients galīgi ir reizēm pārņēmis tādu, ka nē, mēs mainīsim tur pilnīgi, tur varbūt pat vanstabs atrašanās vietu vai kaut kādas mūru tur augstums vai no reģipšu starpsienām pēkšņi mainās mūru starpsienas. Tas ir tādas lielas izmaiņas. Jā, tās ir lielas izmaiņas. Un tajā brīdī ir ļoti būtiski saprast, kā to izdarīt. Un tāpēc, lai no šī visa izvairītos, ir svarīgi, kad tas ir sākumā. Jo ļoti bieži var būt tā, ka es kā būvnieks dabūju teikt nē. Kā tu varētu jautāt man, kā nē? Es taču tev maksāju un man vajag, lai tu cel. Mums ir vienošanās. Jā, bet šīs lielās izmaiņas man attur no citiem plāniem. Man ir vēl 2-3 mājas, kas ir jābūvē, kur ir paredzēts, kad būs mūrnieks iet uz turieni būvēt. Arī savukārt bija paredzēts process, ka tu tuliņi apmetīs sienas. Jā, ka tulīt jau apmetīsim sienas, bet te pēkšņi izrādās, ka mums visiem jānorauj stopkrāns. Jā, mainās pavisam kaut kas cits. Un tā būvniecība paliek ļoti sarežģīta. Tā ir sadarbība. Tā vienmēr būs sadarbība starp klientu un starp būvnieku manīm. Un mums ir jāatrod veids, kā mēs varam iedarboties. Un tas ir ok, ja mums nesanāk. Tas ir ok, ja mums nesanāk. Mēs varam kaut ko meklēt, kā mēs varam redzēt, kā mums sanāk, kā mums izdodas, kas ir lietas, ko mēs varam pamainīt. Tāpēc arī mēs saprotam, cik svarīgi ir pat mēs kā būvnieki, kuru, pieņemsim, mums bija šis jautājums ar logiem, kur mums bija paziņu un zināms kontakts, pat tad mēs sastapāmies ar problēmām. Jā, savā pašā mājā ceļot logus, mums bija paziņa, mums bija, mēs tur izdarīsim, mums bija solījumi, mēs uzticējāmies, un beigās atbildību neviens neuzņēmās. Mēs uzņēmāmies pašu atbildību par to, ko mēs paši izdarījām. Tāpēc ir svarīgi. Ja, protams, kāds izvēlas pats celt, izvēlēties tiešām labus sadarbības partnerus, kas dod gan garantijas, gan nodrošina pēc tam servisu. Vai arī, ja paši negrib celt, atrast uzticamu būvnieku, kam tiešām pat arī būvniecības process, ja tas projektēšanas gaitā iespringt un domāt par visām lietām, ko vēlās mājās, tas ir pats labākais scenārijs. Bet, ja pat tas nav izdarīts, tad saprast to, ka būvniecības laikā ir iespējams izmaiņas. Ir. Un dažreiz pat rodas kaut kādas problēmas. Pieņemsim, nav vairāk tas flīžu variants, kā mēs nomainām ātri tās flīzes. Vai arī, dažreiz, piedod, ka es tev pārtraucu, bet dažreiz ir tāda situācija, kad vienkārši pie flīzēm tu pieskaries. Ir bijušas tādas situācijas, kad klients izvēlās tur vienai vanstabai šīs īpašās itāļu flīzes. Šīs īpašās itāļu flīzes ir pēdējās, un mēs viņas nopērkam visas. Lai nav tā, ka mums tur, tur kaut kādas
tieši šai vanstabai ar šīm itāļu flīzēm. Vienkārši tas ir gadījums no manas pieredzes. Pēkšņi jāiebūvē viena niša, tur vēl viena nišiņa, tur plauktiņš ar plauktiņu. Tas viss kopā tās ir flīzes. Un, labi, ka mēs bijām nopirkuši. Viņas griežot var plaisāt. Labi, ka mēs bijām nopirkuši šīs flīzes, viss, kas bija, jo mēs nebūtu varējuši aizbraukt. Ja mēs būtu nopirkuši tik, cik vajadzēja pēc kvadratūras, mums plauktiņi nesanākt izbūvēt. Mums nesanākt tur to stūrīt uztaisīt, kādu gribēja klients. Mēs bijām nopirkuši visu, un līdz ar to mums, ir tāds daudz dažādas nianses, ko es kā būvnieks varbūt reizēm pieņemu uz savu galvu. Un reizēm tas ir ok, reizēm kāds saka, vediet prom šīs flīzes. Es teiktu, 80% cilvēku klienti, kas mums ir, viņi ir pateicīgi, ka mēs esam... Es teiktu 96%. 96%. Gvido, mēs 2021. gadā nopirkām šeit Sunipēs paralēli mūsu mājas būvniecībai vēl vienu zemi. Pastāsti, kā mēs nonācām līdz domai. Es vienkārši sapratu, ka šī vieta ir kā dieva auss. Es sapratu, ka šī vieta ir kā dievišķa vieta, ka šeit ir tik forši, šeit ir tuvu Rīgai, šeit ir ideāli bērniem, šeit ir mežs, šeit ir dzīvnieki, šeit ir pastaigi taki, šeit ir riekstkalns, te var slēpot, te var skriet, te ir dīķīši no vienas vietas, te ir tūmā ezers, kas tik te nav? Un es sapratu, ka šī ir viena no labākajām vietām vispār Rīgas pusē. Un loģiski, ka es gribēju nopirkt. Man ir redzējums, ka es gribu vēl kādam šādas mājas uzcelt. Un tā sākās. Nopirkām zemi, sākām būvēt. Gribās padalīties. Tas bija mūsu pirmais kopīgais projekts, kur mēs abi iesaistījāmies. Gvido būvēja. Es vairāk rūpējos par to, lai mājas tiktu pārdotas un reklamētas un stāstītas cilvēkiem, ka tādas var iegādāties. Un es atceros, ka mēs kopā plānojam, un mēs bijām pilnībā pārliecināti, ka es noteikti zinu, ka Rīgā ir viena ģimene, kas spiežās divistabu dzīvoklī, un viņiem ir vismaz 2 bērni vai 3. Viņiem noteikti vajadzēs māju. Un mēs projektējām māju ar 4 guļamistabām. 2 mājas mēs cēlām pirmās Sunupēs ar 4 guļamistabām. Un tas bija tāds mūsu redzējums. Līdzīgi kā mēs, daudz bērnu ģimeni, jau esam 3 bērnu vecāki. Un domājām, tur noteikti dzīvos ģimenes. Un tā vīrs izbūvēja šīs mājas, man liekas, gadu laikā tu izbūvēji. Ātrāk. Ar nodošanu varbūt tur bija gads. Ar visu nodošanu gan bija gads, jā. Bet, zini kā, tad, kad tu sāc par šīm mājām runāt, viss šis laiks, par ko mēs runājam, ir nepilni 2 gadu robežās. Par to, ko mēs izrunājam. Mēs cēlām savu māju, mēs attīstam biznesu, mēs attīstam uzņēmēju darbību, tieši jau ejam nost no renovācijām, no atjaunošanām, no restaurācijām. Mēs pārējām tīri uz ciemata attīstītāju. Un gribās nedaudz ieskicēt šo sākumu, kā tas viss sākās. Mēs nopirkām to zemi, mēs paņēmām kredītu, lai nopirktu zemi, atceries? Un arī bija redzējums un paralēli plānojām, kāda izskatīsies šī māja, ar cik istabām, kāds novietojums un tā tālāk. Bet kā mēs tikām pie finansēm, jo mums nebija kredīti būvniecībai, mums atkal bija tikai redzējums, līdzīgi kā mūsu māja. Mēs uzprojektējām mājas, kā celt, kā ko darīt. Šeit vēl nav viss līdz ne fasāde, nekas nav pabeigts, un tas viss paralēli notiekās. Un es atceros, kad es sētā šeit pat aiz loga cēlu koka moduļus, 2 koka moduļu mājas mēs uzcēlām, kuras pārdevām. Katru dienu plēvoju viņas iekšā, lai netiek virsū mitrums, gāja cauri, lai mums būtu skaists mājas. Un nebijām vēl viņas pabeiguši, atbrauca pirmie klienti un nopirka mums tās 2 mājas. Un principā mēs nodubultojām naudu, mums bija kaut kādi jau 40-50 tūkstoši. Un mēs likām iekšā pamatus, sākām celt, projekts jau bija, sākām celt, tikām līdz jumtam. Tavs tētis vēl mums investēja naudu, viņš mums iedeva naudu jumtam. Viņš saka, tiešām bērni, jūs apzināties, ko jūs darat, atceries? Jā, es atceros viņš iedod naudu mums jumtam, mēs tik priecīgi, mēs turpinām celt. Jā, bet mēs apzināmies to, ka ir vēl tik daudz vajadzīgs. Un mums bija sagatavots tas plāns un
Es atceros, Kristaps bija mums viņš tur meklēja, kā varētu kaut kādu ar investīcijām nelielām piesaistīt, vēl kaut ko. Tur atbrauc viens cilvēks, mums bija jāsagatavo, kā tur izskatīties. Investīcija projekts, tāds minimāls uzmetums mums bija jāsagatavo, tad viņš te atbrauc un skatījās. Viņš tur tā, kurš tad te jau nevienam baigi te Un arī viņam nebija tas redzējums. Ko jūs darat Covid laikā, ceļat mājas? Jā, vispār karš vēl sākās. Viņi teica, ko jūs trakie esat? Bet es domāju, kāpēc, es negribēju redzēt un dzirdēt, ko viņi stāst, jo man bija šis redzējums. Un mēs Armandam tieši bijām pārbūvējuši viņu vienstāvu māju par divstāvu māju. Un mēs sēdējām mums bija tas uz kādiem 5 mēnešiem tas projekts. Mēs sēdējām pie galda un Armands man saka, ko tagad, kurš nākamais objekts? Un es saku, mēs te sākām attīstīt ciematu. Viņš tāds nopietni. Es saku, jā, mums tāds plāniņš ir. Viņš tāds, ko te jūs celiet? Es saku, tāds ģimenes māja ar 4 istabām. Un tā viņš tāds. Nopietni, viņš tāds, mūra, tas arī viņam, mūra, un tā, tas baigi viņam, un Armands tāds, un parāda, kāds te jums tur ir kaut kāds redzējums, un es viņam rādu telefonā to investīciju, to uzmetu, un viņš šķirst, viņš tāds, baigi, 129, tepat 20 minūtes no Rīga, un viņam arī, es redzu, ka viņam arī tas redzējums, viņš tāds, cik tev pietrūkst? Es saku, kaut 170, 180 tūkstoši, un viņš tāds, es tev iedošu. Viņš man saka, es tev iedošu. Un es domāju, kā? Un man tulīt būs nauda, lai uzcelt. Un tā sākās, un tā Armands mums sāka investēt, un man liekas, vienkārši Armands kā dieva dāvana atnāca, iedeva naudu vispār. Viņš saka, tur uzrakstīsim to, lai tur juridiski, un lai mēs varam nodokļus attiecīgi pareizi nomaksāt, un lai tās investīcija tas līgums bija. Un tā mēs uzcēlām 1. un 2. un 3. un tā tas viss aizgāja soli pa solim. Visu savu peļņu mēs vienmēr esam guldījuši tālāk. Man gribās arī atzīmēt to, ka mēs ienācām Sunupēs kā ļoti kvalitīvu mūru māju būvnieki. Ceļot šīs pirmās mājas un strādājot ar daudzām ģimenēm, mēs sapratām arī to, ka nav tāds ekscelentais mājas projekts, kurš ir nenormāli pieprasīts viens mājas plānojums. Mēs sapratām, ka cilvēkiem patika mūsu mājas projekts, viņiem patika, kā mēs strādājām, viņiem patika kvalitāte. Un mums bija tādi, kad man bija pieteikušies vairāki reizē un nopirka tās ģimenes, un daži palika aiz strīpas. Un mēs sapratām, ka Sunupēs bija vēl zemes gabali, mēs tos nopirkām un piedāvājām rezervēt. Un tā no Sunupēs mēs visas nākamās mājas būvējām jau konkrētajiem īpašniekiem, konkrētajiem cilvēkiem un plānojumu pielāgojām viņu vajadzībām. Gan logus, gan istabas. Un līdz ar to, ka ne tikai māja kalpo ikdienas lietās, ka tev nav dārgi dizaina elementi vai milzīgi logi, kas jāmazgā. Es nezinu. Respektīvi, ko es gribēju teikt, kad māja kalpo ikdienā ar zemām apkurses izmaksām, daudzām citām lietām. Bet mājai arī jākalpo jau būvniecības procesā. Pastāsti, Gvido, par to, kā mums gāja tālāk. Mēs būvējot Sunupēs 2. mājas, ko mēs sapratām, ka mums kaut kas jādara tālāk. Un tev vienmēr bija vīzija gan par mūsu māju, gan par Sunupes māju. Pastāsti par šo vīziju, ko mēs jau šogad realizējam. Tā kā es jau sākumā minēju, mēs esam attīstītāji un mēs esam jau sākuši izveidot jaunu ciematu, jo dzīvojot šeit Sunupēs, kur katram pieder savs zemes gabals, sava vieta, savus iebraucamais celiņš un tā tālāk. Šeit ir tas kopējs un šeit ir ciemats, kas ir bijis katrs pa drusciņam, tad viss ir kaut ko darījis. Mums ir ļoti grūti ceļi izbūvēt, ne ļoti grūti, bet diezgan sarežģīti. Ir apgaismojums vajadzīgs, ir sniegs jāšķur, ir jākop un tā tālāk. Šeit mēs to visu mēģinām atrast kopsaucēju vairāk kā 40 mājas.
savā ciematā es saprotu, ka es būšu vienīgais, kas atbild par ceļiem. Viņi būs no asfalta, es viņus uzturēšu, būs jau apgaismojums, būs jau soliņi, būs bērnlaukums, būs vietas, kur var ģimene apsēsties, kur var kopā sanākt, būs atsevišķs stūrītis, kur var gaļu uzcept. Ja grib 3 vai 4 vai 10 kaimiņu kopā uzcept gaļu, tas viss jau tiek paredzēts jau pašā sākumā. Jā, tā ir lieta, kas attiecās tieši kā ciemata attīstībā. Jā. Ņemot vērā to, ka tagad tas ir jau 2. ciemats un kaut kādas iemītās taciņas ir, ko gribās mainīt un optimizēt, nevis mainīt, bet uzlabot, optimizēt un efektīvāk sakārtot kaut kādas nianses. Tātad būvējot ciematu sunupus, mums jau bija redzējums, ka mums būs nākamais ciemats. Jā. Un šajā gadā, 2026. mēs esam uzsākuši ciemata kalnu buciņu. Pirmās kārtas 10 mājas, bet kopumā ciematā būs 38. Kopumā būs 38, jā. Nākamā gadā ir plāns būvēt nākamo kārtu. Ja arī tu meklē L veida mājas projektu, tu to vari apskatīt mūsu mājaslapā Galgā būve. Tur ir ielikts mūsu sākotnējais mājas plānojums. Noteikti tu vari sazināties ar mums, un es uzņemšu pie mums mājās un izrādīšu šo māju, pastāstīšu par lietām, kas ir foršas, un pastāstīšu, ko varētu mainīt. Bet, ja tu interesējies par tādām mājām, ko mēs cēlām Sunupēs, šeit kopumā mēs esam izbūvējuši 6, šogad vēl 2 būvēsim. Šis mājas projekts ir kā vispieprasītākais mājas projekts, un tu to vari apskatīties un arī pieteikties uz mājas, reālas mājas apskati, lai saprastu, vai tev patīk tas projekts, un tu gribētu viņu realizēt uz savas zemes, vai tu gribētu atbraukt pie mums uz ciematu un apskatīties šo māju tur, un iespējams, ka tu redzi, ka tā varētu būt tava nākamā dzīves posma vieta. Paldies, ka klausījāties. Nākamajās epizodēs mēs pastāstīsim par mūsu mājas vispieprasītāko projektu. Mums būs dažas epizodes, kur mūsu reāli klienti stāstīs par pieredzi, kā ir dzīvot mūsu uzceltajās mājās, kas ir dzīvojuši 3 gadus un gadu. Tāpat arī runāsim par citiem būtiskiem, svarīgiem jautājumiem drošas un ilgspējīgas mājas būvniecībā. Ja tev ir kādi jautājumi mums, lūdzu atstāj tos komentāros. Uz tikšanos pamatos. Uz tikšanos.